Šodien parunāsim par ralliju. No 23. līdz 29. jūnijam Polijā norisinājās viens no lielākajiem Eiropas rallijiem. Viņš jau notiek, šogad bija 30. reize, kad rallijs notika, ja? Tāds principā leģendārs rallijs jau. Rallijā braukšana notiek pēc leģendas, līdzīgi kā Dakārā. Tur piedalās dalībnieki no pilnīgi visas Eiropas. Distance bija gara, 1250 km, jābrauc 7 dienas. Tajā skaitā prologs, viens nakts dops arī bija, maratona stage bija. Šo te ralliju sauc par Eiropas Dakāru. Kāpēc? To mēs arī vēlāk parunāsim. Un tur piedalās pilnīgi visādi, kāda tehnika vien var būt, līdzīgi kā Dakārā, ja? Gan motocikli, gan kvadrocikli, gan side by side saucamie vieglās automašīnas, arī smagā tehnika. Un rallijā piedalījās arī šogad 3 čaļi no Latvijas. Tā kā sāksim ar to, ka iepazīsimies, ja? Pastāstiet katrs, kā sākāt braukt ar močiem, kāda ir sacensību pieredze, kā nonācāt līdz rallijam. Ja? Sākam varbūt ar Juri. Sāk braukt diktātri, kā jau vēl Krievu laika beigas, tad špļurdeki un viss pēc kārtas. Pabrauc arī kaut kāds krossus savā laikā, cik veiksmīgi, neveiksmīgi, un tad jau tā Dakāras skatīšanās vienmēr tā pati bijusi, ja, kad bija 5 minūtes pirms 12 ilgi jāgaida, kad vakarā 5 minūtītes tur to noziedos televīzijā. Tā ir brauc, tad līdz 20 gadiem kaut kā vēl 16, 17 nobraukāja, bet tā bija baigā pauze 20 gadi. Vairāk nebraucu vispār. Pie 40 gadiem tuvojoties sapratu, ka bišķīt kaut kas ir baigi pazaudēts. Tad atsāk braukāt un tā nonāca līdz šitādam rallim arī beigās. Tāds sapnēls bija. Mums te viens uzkūdītājs čatā parādījās, kurš iemeta informāciju. Tad laikam tajā brīdī varētu teikt, ka divreiz pat nedomāju, neskapēc. Man liekas, sieva par toreiz, ka acis iemirdzējās, man teica, es braucu. Un tā arī kaut kā tā. Momentā aizgāja tas viss. Protams, vietēji rallīši forši mums tāpat te ir, un puikas rīko, un bija interesanti viss, un gribējās jau kaut ko redzēt arī tur. Kā tur tas notiek lielā līmenī un slēgtās teritorijās, ja tā ņem, ja? Kur viss ir noštapēts, un tad var tā kā bliest, cik tu esi spējīgs. Tā nonāca tik tālu. Salvi, kā tevi? Jā, es arī sāku ar rīdziņu braukt jau 11 gados. Pēc tam jāviņas un tam līdzīgi mocīši. Tad ar tur pauzīti kaut kāda bija sanāk. Kaut kāda ielas mocīši. Un tad pirms gadiem es vairs neatceros, cik tas bija, kaut kāda 8, 8, nezinu, kaut kādi gadi bija. Nopirku adventure moci. Ar skuņu riepām aizbraucu uz Sandiju rīkot to kopbraucienu Berģos. Un tā arī tas viss sākās. Braukšana pa mežiem un Līdz rallijam kā nonāca? Rallijs arī droši vien jāsaka paldies Sandijam, kurš tā kā sāka rīkot digitālos roadbookus Latvijā. Un tā arī tas viss pamazām aizgāja un sākās. Rihard? Es uz mocīšu uzkāpu 2 gadus atpakaļ, vai 3. 22. gadā es nopirku pirmo mocīti, un tad es pabraukāju tos tetiņus, kas mums ir pa Latviju šeit, un vienreiz otrais sapratu, ka ir interesanti, bet tā kā vienam vajag garlaicīgi. Gribējās kaut kādu sacensību garu, jo pats agrāk sportoju. Un arī tad es biju dzirdējis pa Sandiju ralliju, bet tad es sapratu, ka man nav ne pogas, ne īstais telefons uz kā, un tad es atmetu ar mieru. Un tad es sapratu, ka vajag arī citu mocīti, tad es paņēmu citu mocīti, un tad pamēģināju, un sapratu, ka ir baigā štēlu un azarts, un aitu lupā, un tad mēs, cik es te pabraukāju, tad es redzēju, ka ir Sauls tāds, kurš brauc pa visam pa pirmām vietām, tad man bija tāds mērķiņ tikt viņam līdz kādreiz nākotnē.
Un tā, kad bija tas pabraukāts, jā, tad es biju redzējis to kaut kā nejauši bija izlicis sociālos tīklos par to Ralliju Breslau, kad tieši tas ir tas Dakar Rallijs, jo jaunāks, kad maziņš bija, tad arī skatījos Dakar Ralliju, kā Winters braukā un likās, ka, interesanti ir. Un tad, jā, bija interesanti pamēģināt piedalīties ārpus Latvijas, kur ir tiešām tās slēgtās telpas un kur tu vari sākt jau baidīties to ruču atgriezt līdz galam. Kaut kā tā. Bet tad es saprotu, jums tāda sacensība pieredze, kādi motocrossi, enduro sacensības nav bijušas. Nē, man nav, man daudz jāmācās vēl. Tad vēl jau vairāk jautājums, kāpēc Breslau rallijs, ja, kas noteikti ir sarežģīti, dārgi, grūti. Īstenībā labs jautājums, grūti atbildāms, ja tā godīgi. Tas bija, tu saki, Fins iemet čatā, ka ir, bet tāds notiek. Un tā bija tā, klik, nē, vajag, vot vienkārši vajag. Vot sagribējās pamēģināt. Kāpēc nē? Varētu mēģināt sakasīt finansi, jā, sālīti, bet otrais jau zikā, atgriezt apakaļ vairs nesanāks. Man liekas, tur tā reklāma nospēlēja, kad bija līdz janvārim tas early jā, birds tickets, tā nolaistā cena. Bišķīt nolaista bija cena, tam tie early bird, jā, kā mums igauņi raksta, jā, tie fiksē. Un tad varēja par to cenu tur tādu, tomēr 300 eiro, tā ir diezgan pietiekoši labi cipars, jā, un tas bija zemāks. Un tad varēja pamazām vēl iemaksas taisīt, ja tur vai to summu nomaksāt. Teiksim, pirmais bija jāiemaksā tie 500 līdz noteiktam laikam bija, vai ne? Un pēc tam jau varēja pārējo tā sītā iemaksāt. Un tas tā baigi, tā kā nebija tā hop un aizēja izpogā. Ja? Es nezinu, kurā ģimenes budžetā tā, ja es tā nevarētu. Tā varēja, un tad tas arī sagāja visu kopā tā, ka varēja. Protams, zin kā arī ar tiem transportiem te sagāja kopā, ja, ka man priekšniecība tomēr to būs atļauja izmantot. Un tā vismaz tas atkrita. Vēl viens čoms labs, ja rīts, tas mums piekaba ieskapēja, vispār izlīdzēja superīgi, ja, tad pārējais, vairāk vai mazāk, kas bija līdz, tas bija pašiem tā, bet var sakot tā, kaut kā salikās, un tā tur trīs kā iesākām, tā mēs tā. Īstenībā par ralliju jau bija sen doma, jau kaut kādus pāris gadus, bet katru gadu tikai atliec, kad nākamgad būs vairāk naudas, tad arī aizbrauks. Un tā tālāk, jo gribējās tā kā pamēģināt, tiešām, ja mums te Baltijā ir tāda viendienas rallija. Man gribējās tā kā pamēģināt tiešām tur tā kā nedēļu un tā tālāk, saprast, ka tas pavisam kaut kas savādāks, jā. Tur tiešām, nogurums un viss cits un tā tālāk. Salīdzināt tā kā arī, tā kā mūsu rallijas pret tiem un tam līdzīgi. Kad pieredze varbūt, zin kā, kaut ko, tādu iegūt interesanti, tas ir tomēr, tur sabrauc, principā, visi, kas Eiropā mauc, un viņi jau sabrauc tur. Tur reāli bija tādas. Jā, vēl viena lieta, man liekas, kāpēc tā baigi viss aizgāja uz to, tāpēc, ka tad arī sākās Dakar rallijs tieši, kad visi čatiņos tur tā brauc tā, un tad tieši izlec vēl tas ārā, un tad bija baigi tāds uz baigā viņa, ka vajag pamēģināt, un nē, forši. Par gatavošanos pastāstiet. Es sekoju jums Instagramā līdzi, redzēju, ka nopietnas gatavošanās process tiek ieguldīts gan pašiem, gan pastāstiet, kā fiziski sagatavojāties, kā motociklus sagatavojāt. Rihards, sākam no tevīm šoreiz. Tā kā es teicu, jā, es beigi sekoju tam Dakaram, un es biju daudz dzirdējis, ka tur ir fizisks slodze un mentālā domāšana, viss kā tu tur esi sagatavots. Un man tas baigi aizķērās. Es ilgi nebiju baigi sportojis pats. Un es domāju, viss sākuši skriet, vingrot, stiprināt savu ķermeni. Un bija tāds mērķis, kas man arī baigi patika, ka var disciplinēt sevi. Jo biju ilgus gadus nesportojis. Jā, tas tādā ziņā es biju fiziski, es biju labi sagatavojies. Pa mocijas, braucot te Polijas trasītes, es satiku nejauši cilvēks, kas man uzrunāja arī par ralliju. Izrādās, viņi taisa tos torņus. Tur mums labi sanāca parunāties un vispār sadraudzēties. Viņi man uztaisīja torni un pie reiz arī visu mocus sakopa uz to ralliju. Un vēl joprojām labs kontakts un jautā, kā tur mocim vai. Jo es domāju, varbūt tās ziemā varētu aizvest, tur, nezinu, apkops uztaisīt kaut kādas. Varbūt viņi tur var pielikt kaut ko savādāk, labāk klāt.
Un tā kaut kā. Bet fiziski, ko tu darīji? Tu, nezinu, svarus cilāji vai skrēji, ritenis? Fiziski es vairāk centos izturību trenēt, tāpēc, ka es arī biju palasījis un arī no savu iepriekšējā sportā, ka jo tev ķermenis vairāk sagatavots izturībā tādā ziņā, ka tu spēj lielāks slodzi turēt un mazāks puls ir, līdz ar to tev galva skaidrāk. Un es to arī biju pamanījis iepriekšējos rallijos Latvijā, kad sākās kaut kādi sagurumi, tu tad uztaisi vislielākās kļūdas. Un tad, kad tev tomēr prāts ir gan ķermenis trenēts, gan prāts, tu spēj vairāk koncentrēties, vairāk skābeklis smadzenēs. Un es uzskatu, ka tas ļoti daudz dod. Protams, vajag arī sagatavot ķermeni fiziski, lai tev muguru nelec ārā vai ceļi, ja tur nostiprināt visu. Bet jā, es uzskatu, ka man tas palīdzēja līdz kaut kādam brīdim. Salvi. Es skatījos, ka tu mēģini turēt līdzi Rihardam, ja? Jā, tā kā Rihards tur sāka sportot, tad sapratu, ka varbūt ar kaut ko vajag. Ar vairākus gadus nav nekas darīts. Un tad tā kā sāku vismaz 10,000 soļus tā kā pa dienu tā kā centos noiet katru dienu. Plus uz svaru zālīti tur aizgāju mazliet svarus pacelāt. Bet tas arī līdz vienai reizei. Līdz Madonai, kad sanāca tomēr nokrist, satraumēties, un tad tur kaut kādu mēnesi, principā pirms Breslavas vispār ne ar moci braucu, ne ar ko. Vienkārši dziedēju brūtis. Un tas arī bija viss. Un tehniski kaut ko mocim speciāli bija jāsagatavo vai... Nē, nekas tur speciāli nebija gatavots, kā es jau te braucu, nes cik gadus vietējos rallijos, tāpat tās arī tādu pašu moci arī aizbraucu uz turieni. Es tad saprotu, ja, tad tur arī bija digitāli viss notiek, ja? Vai varēja izvēlēties? Tur varēja izvēlēties, jā, bija gan. Jā, Juri, kā tev ar gatavošanos gāja? Man gatavošanās, saviem celtņa remontiem braukājot rīķī, uzlec augšā, nolec lejā, 50 atslēgu rokā, pavingura trubs, skrūvēdams, godīgi sakot, tas bija arī viss. Labi, mammas man mājā tur kaut kāds vingrojums, tur likt taisīt ik pa brīdim, es jau tāds neregulārs, tais esmu mājā, tais neesmu, tad arī, kā to daru, tu esi nobraucies riņķī, tu atbrauc, tev vairs neko negribās, tad reāli bija, kas mums tie braucieni bija, tad tie bija reālie treniņi. Vairāk ar tā speciāli nesanāca nekas, baidījos pa savu muguru, tā man tāda dikti vārga švaka, bet kaut kā izturēja. Pārējais viss te lec no vietām, bet muguru izturēja šoreiz. Tā speciāli, nesanāca man. Tiešām nesanāca, bija paredzēts, ka, varēšu aiziet tur patrenēties, padarīt, bet tad nācās to domu atsauc, es pat nevarēju pateikt, kad es varu aiziet, ja. Te es sestais neesmu, tad tas viss palika otrā plānā, tā, ja tā godīgi. Tā kā baigi speciāli negatavojos. Mācīju, nē. Tā kā es viņu principā uz mūsu tiem rallīšiem te biju salicis jau. Tad tagad pēc Breslavas es zinu, ka tā bija vispār liela kļūda. Ja. Ir šis tas, ja, bet to mēs nezinājām, kas tur galā būs. Ja. Pie tām visām trakajām smiltīm, kas tur bija tās mīkstās izdangātās, es teikšu godīgi, ka ne Finam, ne manējais Salvim varbūt tas divcilindrnieks tomēr bišķīt patīkamāks, tur ar visu svaru bija, jo mums bija smagi močiem, ja bija stokā salikt, tā kā man bija stokā principā viss, ķēdes, viss. Tad uz nākamo ralli man būs 3 komplekti līdz ar zobratiem un 3 ķēdes uzreiz ko pārmest, jo tie pārnesumi jāmaina, viņš mocās nost. Pie tehnikas vajadzēja labāk piestrādāt, pašam jau likās, man tā viss tur ir, kā tad. Stūras demfera nav, kas es pastījos arī uz puigām, ka puigas, viņi var reāli ātrāk griezt ar. Pa tām smiltīm tur, kur tev rausta. Es reāli nevarēju viņu novaldīt tik ātri. Un, principā, jau rādītājs bija tas, ka Salvim išauja, ja, tev? Finu mocim, jā. Bet tas Salvs jau, ka brauc, labi, tas nav tā, bet stūras demfi mēļi aiziet pa gaisu, vienkārši izšauja. Tad tu iedomājies, kādas slodzes uz to visu bija, ja? Viņš bija, uz nākamo reizi, jau ir skaidrs, ka bija šī cītīgāk, tas tehniskais ir jāsagatavo, ja, tomēr mums nāca pretī, pa lielam ļoti nāca pretī, es nezinu, pa Salvu, cik viņam tur izlīdzēja, cik nē, bet es apskrēju, es biju gan motorsportā, gan es biju pie Bensona,
Ja viņi man tur to iedeva, vienu iedeva to līdzi, tad mums principā ar Finu bija detaļas kaut kādas. Ja? Nu, jau gluži kaut kas man bija dakšai komplekti, tur es jau paņēmu tādas. Nu, varbūt vajag, varbūt nevajag, bet bija. Zinot, ka Finam ir bremžu kāps līdz lokās regulāri kaut kur, tad bija bremžu kāps, nu tādas, ručkas kaut kāda sīkuma, nu tāda, kas bija paņemta. Bet, reāli to, ko vajadzēja, tas mums nebija. Ja? Tā kā, tādas lietas, jā, ir savādāk jāgatavojas. Tomēr šitādam, tur tagad tu zini, kas tur ir, tas līmenis, kad tur tie ātrumi ir pilnīgi citi, ja, tu vienkārši kā atgriezt, tu vari vilkt. Ja. Mums jau te tomēr, tie ātrumi ir ierobežoti, ja, tad, tehniski jāgatavojas savādāk, jā. Tehnika man likās, ka es sagatavojos labi, bet tomēr, redzot tādu sīkumu izpalika. Vēl nedaudz par tehniku, kas bija tā kā pašam jāsagatavo, un ko deva organizators, ja, kas bija tās tehniskās iekārtas? Pa lielam no mūsu puses bija jābūt tev strāvas vadam. Jā. Un vietai, kur uzlikt viņi dotos vispričindās. Ko viņi dod? Viņi deva to Airis tāda kā planšeta, viņa apmēram tāda 20 cm garumā, tāda pabieza, smaga. Vot priekš tādas mazas struntiņi, viņi bija reāli smagi. Tā bija jāizvieto uz stūrs, jo principā varēja braukt arī pēc leģendas, ja, pēc tā Tēras pirāts. Bet varēja slēgt pat profesionālo līmeni, kur tev neko, kur tu tikai redzi to principā, ja, nākamo līkumu un attālumu līdz viņam. Pārējais viss bija tajā Airisā. Tad bija visas tās drošības iekārtas, ja, pīkstūs tev bija jābūt virsū, ja, apdzīšanas, sosi, kas tur izsaukums, kas tur vēl bija, visi šitie te. Avārijas, jā. Visi vārds sakot, viss bija uzspiežams, ja tev apdzen, tu redzi, ka tev apdzen, tev bļauj, ja, tur brauc apdzen, tu spiedz, tur bļauj, tu ziņo. Jā, tur varēja sosi, ja tev ir ļoti viss slikti, pogas tās vietas, kur bija lielai tanki, tās pampaki, kur tu iebrauc iekšā. Tu iebrauc iekšā, tev no ceļa neredz, ka tu tur iekšā. Tur ir līdzars, ja tur kāds lido, tev tur iet virsū. Tad tur spied sosu un bija mocija jābūt iekšā divas. Es nepaņēmu līdzi, žēl nepaņēmu varētu parādīt. Nekā tur nebija. Viens zīmes sarkans sos, liela burta A4 lapa ielaminēti un otra lapa ok. Ja? Tās bija divas lapas, kas bija vajadzīgs. Tev notiek kaut kas, tu uzspied to avārijas signālu, ka tev ir kaut kas noticis, bet tad tu uzliec uz tā moča, vai tev ir ok, vai tev ir sos. Ja tev ir sos, tad tur ir čopers gaisā aiziet, viņš tev lido pakaļ un viss slikti. To paldies Dievam pa visu raļu reizi redzējām. Vienreiz, jā, ka tas tur bija tā nopietni, ja, tur čalis bija norakstījies ar mocu pamatīgi, tur bija slikts skats. Bet tad jau saules brauc garām pirms manis vēl tur, tad viņš teica, es vēl piebremzēju, bet man jau parādīja, jau visi jau brauc. Paldies Dievam, tie sosi nebija daudz. To avārijas, jā, to es vienreiz dabūju iedarbināt, tā kā beidzās degviela. Pirmajā dopā negaidīti, ja, kad tu esi paredzējis, ka tev taču mocs, taču pa mūsu smiltīm mēs taču griežam, es taču varu, kad 180, viņi pat tādu, forši smagu smilti novilk. Un kad tev neiztur mocs 130 kilometrus, tad tas bija tāds interesants rādītājs. Tev bišķi vēlāk tas priekš pienāca, viņš kaut kāds kilometrs uz priekš bišķīt līdz fotogrāfiem tika, es līdz viņiem burtiski pusotru kilīti netika, palika, nav jau kur dēties. Stumt ar nebija variants. Tādas sagatavošanās, visādas nezināšanas, ja, kas sagaida, kas vēl kaut ko. Norgiem, jā, tas arī bija viss pa lielam, ko viņi deva. Un, jā, kad uzstādītās ietītas, tas bija interesanti. Tas viss kaut ko tā kā papildus arī maksāja, ja? Es saprotu, ja tev jānomā. Par to bija jāiemaksā depozītiņš 800 €. Varbūt tad uzreiz varam pie paša interesantākā jautājuma pieķerties par izmaksām. Mēs droši vien varam pēc tam YouTube'ā sievas nobloķēt, ja, tā kā viņas nedzirdēs, cik tas maksāja, tā kā varat droši stāstīt. Teiksim tā, ja tev mocis ir gatavs, plus mīnus tā kopējā summa, neejot detaļās, ar kādu budžetu būtu jārēķinās, ja es nākamgad gribētu arī braukt uz ralliju. Viss no sākuma tur ir dalības maksa ir no 1200 līdz 1500 €, un atkarībā, kurā laikā tu piesaki. Jā, ja trāpi, ja tu laicīgi maksā, tad ir tie 1200. Tad bija, degvielas braukšanai. Mēs sarēķinājām, ja, kopējo, ka mēs tur metāmies kopā, visi trīs, ja, pa kopējo, tad mums iznāca kaut kur ap 230, 240 €. Bet tas bija forši, ka mēs sadalījām. Jā. Bet tas bija arī degvielas braukšanai uz vietas, ko mēs braucām benzīni, visi močiem, ja, tad tas bija. Bet tas ir mīnus, trietā mēs bijām, tas ir mīnus, nebrauc Fins. Viens mocis tomēr nebrauc, ja. Tad tās varbūt par palielinātos kaut kādu
bišķi, palielināt. Varbūt vairs ne tik ēšanām, visam pārējam, pa lielam baroju uz vietas diezgan labi. Jā, Bet tas viss ietilpst arī dalības maksā, jā, jā? tas bija iekšā. Un tad kopumā? Kopumā es teiktu, es domāju, ja tā forši pieticīgi. 2,5. Es domāju, ka varētu ielīst bez kaut kādām izvērtībām vēl kaut kas, jā, ko gribējās padzerties, tur šašliks atcept vēl kaut ko, jo mēs aizbraucām dienā iepriekš, lai būtu gatavi. Tad, ja bez tā viss tā pa smalko, jā, tad tā, es domāju, 2,5 varētu iepilgāties iekšā. Tas tā. Visi var atkarīgs, kā tu brauc. Tu brauc viens vai brauc kopā. Vai... Ja tu brauc viens, tad tev tā tas viena mašīna un piekaba izgāja 800 eiro rupu runāja degvielā. Jā? Tas ir, ja tu viens brauc, tad tu maksā vēl 800, bet tā, ja tu brauc tā, ka mēs trietā, tad tu varēji to summu izdalīt, un tas jau uzreiz ir daudz. Viss piekabis nomas un tā tālāk, ja tev viss ir jānomā, tad viss ir papildus. Mums ar to paveicās, jā, ka mums tāds rītis ir, jā, cepur nos puikam, un rītis iedeva savu piekabu, vispār neko neprasot, un pat tā pateicība no mums, viņš vēl nav saņēmis gan, bet viņš viņu saņēmis, es vēl neesmu līdz viņam ticis, bet arī pateicība, mēs viņam sagatavojām un puikam. Jo tā izručīt, kā viņš īstenībā, kas tev dos kaut ko mūsdienās vispār pavēlt. Ja? Vēl ir tas liels pluss, piemēram, tā kā man un Jurim arī, piemēram, Motomānija Gazgas Latvijas atļauj ņemt detaļas, pa kurām nav jāmaksā uzreiz, un līdz ar to tas arī nav, tev nevajag sapirkt visu, jo tu nezini, kas būs, un tad tu iztērē naudu, beigās tu daudz neizmanto. Protams, tas tev paliek rezervē pa dzīvi. Bet uz to brīdi, kad jau tev ir samaksāts tās summas, tad ir forši, ja tev iedod, un ja tu kaut ko izmanto, tikai tad tu samaksā. Jā, tas ir ļoti liels pluss. Tieši tas pats ar motosportu puikām. Es aizgāju tīri aprunājos ar Laurītu, un Džeks, jā, viņš saka, ej pie Jānis, viņš saka, sarakst, ko vajag, vai tik dod. Jā, tā bija, labi, es tur pats nopirku sev tos filtrus, ja kaut kādus vēl kaut ko, bet cietiņus vēl kaut ko tur pa virs micītes, Dievs nedod pārplīst kaut kas zika, jo īstenībā tā bija baigā feature, ja nebūtu. Tur filtru nemazgāt, tas vispār nebija. Tas bija, man liekas, stunda, un viņš jau bija tāds, ka viņi būtu pa smiltīm izmētājis. Tā kā tādas lietas bija līdzi, un paldies Dievam. Es saku, ka čaļi tā nāca pretī un iedeva. Protams, ja vajadzētu pēcapmaksā, protams, atlaid būtu forši un izbūt, ja. Bet tiešām tas tā no Džeka puses, cepur nostiģiem, ja, ka izlīdzēja, palīdzēja. Tagad uz nākamo gadu zināsim, ko vairāk vajag. Saul, pastāsti, kāds tev mērķis bija rallijā un vai izdevās to izpildīt? Kā vispār gāja? Man mērķis bija tikt top 10 īstenībā. Bet klase bija viena, vai ne? Klase visiem bija viena, jā. Visi lielie, mazie moči, visi kopā bija. Viens no retajiem rallijiem, kuriem tā vispār ir. Jo cik ir skatīts, tad tomēr izdala tur lielos močus no mazajiem. Diemžēl neizdevās izpildīt savu mērķi. Dēļ vienu ātrumu posmu, kur sanāca nenofinišēt, jo stūri palika rokās. Bet, ja to ātrumu posmu izņem ārā, tad būtu top 7, un tad arī būtu mērķis izpildīts. Bet pastāstīja vairāk, es saprotu, tu startēji ar vienu mocu un finišēji ar citu mocu, ja? Jā, tā sanāca. Manam mocim, ar kur es esmu pieredzis braukt un tā tālāk, neizturēja ātrumkārbi sanāk. Jau pēc pirmās dienas, jau pēc tām smiltīm, pēc visa, jau tur trešais ātrums palika tāds skaļāks. Es sapratu, ka tur jau kaut kas līdz galam, jau tur ātrumkārbā tur nav kārtībā jau vairs. Tad nākamajā dienā jau brauc tikai ar 2. 4. Un tad jau arī 4. jau paliek skaļāks. Un tā, tad beigās izdomājām, kad nav ko mocīt, to mocu tāpat līdz galam ar viņu neizbrauks. Un bija tāda iespēja tikt pie cita mocīša, kur neviens no Latvijas nepieteicās braukt. Un līdz ar to bija iespēja tā kā nomainīt, un tad to arī nomainījām un turpinājām ar citu mocīti. Un kāds tev bija labākais rezultāts individuālā posmā kādā? Labākais sanāca nakts posmā bija 3. vieta. Kas ir baigi labais rezultāts patiesībā, vai ne? Un tad jau tu brauc ar otru mocu, ja? Nevis ar savējo. Tad es braucu ar
Pinstara mocija. Bet ar savu mociju tev arī bija 7. vieta, arī kas ir ar lielo mociju visā. Tas arī ir ļoti labs rezultāts, uzskatu. Nu jā, nē, nu īstenībā, arī tur nakts dopā var savējot, droši vien es varētu tur tā kā varbūt pat nobraukt labāk, bet, jo es tā īsti līdz galam vēl pie tā jaunā mocīša nepieradu un viņu potenciālu izmantot nespēju. Un tā tad Riharda mocis ir labāks nekā tavējs, es saprotu, ja? Provokatīvs jautājums. Nu nē, es jau saku, es nepieradu pie tā mocīša, kad es ar savu jau varētu tomēr ātrāk nobraukt. Piereduma jautājums iespējams, protams, kad ar to mocīti, kas tev 50 kg vieglāks ir, kad tev ir iespējas uzstādīt labāku rezultātu, jo tu, protams, var to visu potenciālu arī izmantot. Un neskatoties uz visām tām problēmām, kurš tu finišēji beigās? Beigās sanās 29. No dalībniekiem bija vairāk kā 100. 70 pāri. 70 pāri, ja? 76. Jā. 76 bija vairāk, bet laikam 76 bija tas, kas... Rihard, kā tev gāja? Man gāja, sākšu ar prologu, jo es braucu tikai 2 dienas knapi. Prologā man gāja diezgan grūti, tāpēc, ka sākumā starts jau bija uzreiz tādīs smagajās smiltīs, kur es pilnībā apstulbu. Es biju braukājis pa Garkalnu smiltīm visām pārējām, kas likās, ka jau esmu tikai atredzu to visu, kā braukt, un tur bija tā, ka stūr šitā, un nevar dabūt to īsto ātrumu, jo beigie pampaki iekšā, un tad atkal bremzējies, un kaut kā es nevarēju atrast, un Sauls tiešais manis startēja 2 minūtes, un viņš man pagāja garām vienā vietā. Tad bija doma vienkārši saprast, kā pabraukt pa to visu, un pēc tam pēc prologu 2. dienā, kad jau bija pirmais stage, tad bija tā, ka jau man patika, viss bija forši, protams, bija tās smagās smilts, kur bija grūti, bija kaut pāris reizes, kad es tā kā novēlos. Tīri tā vienkārši iegāja iekšā tādā pampakā un tā kā paliku. Un tad bija viena tāda, ka tas, ko es kaut kā laikam saguru vai kas, jo smilts bija tiešām grūts. Un es apsēdos uz mocīšu un braucu tāpatās. Un tādā vietā, kur man vajadzēja būt kājās, es nepaspēju tā teikt kaut kā noturēties uz moču un sēžot tieši ar visu mociju iegāju asi zemē iekšā un piezemējos uz pleca, un es jau jūtu, ka kaut kas nokrišķi, kaut kas, bet tad adrenalīnās piecēlos, izbraucu visu gonku vēl tos, nezinu, pie 100 km. Nofinišēju, un tad, tad sapratu, ka to bruņu nevar novilkt. Man bija vienādi sakot saites, 2 ieplīs kārtīgi. Es, protams, tur visādīgi mēģināju braukt, taisīt rentgenes, kur tāpat baigi redzēju, ka tas kauls ir bišķi pabīdījies. Man bija doma, ka, ja nav lausts, tad var braukt. Tad es tur vairāk cilvēkiem konsultējos, un viens saka, ka var braukt, ka viss ir kārtībā, tikai iztur sāpes. Otrs cilvēks saka, ka roka vairs nevarēs normāli kustināt, nebūs pareizi. Un es pieņēmu lēmumu vairs nebraukt. Un kaut kā tā, bet, viss tā gonga bija ritīgi forši. Tā kā varbūt tās no vienas puses tas ir kaut kāda tā zīme, jo bija arī tie pārbraucieni, kur mums vajadzēja pārdzīt mašīnas un močus. Mašīnu tieši uz citu to bivaku. Un teorētiski, ja mums nebūtu tas tā kā es, tad būtu kaut kā bišķi sarežģītāk, jo diezgan tāls gabals bija jābrauc. Arī 300 laikam. Un tu biji kaut kādu mērķi sev uzstādījis pirms tam? Man bija mērķis, man bija mērķis tiešām tikai nobraukt un sajust to visu, tāpēc, kad es zināju, ka noteikti tā nebūs pirmā reize, vienkārši saprast, kā tas viss ir, bet, tā pārgalvība bieži vien man tā kā bišķiņi iedzen ne tur, kur vajag. Juri, kā tev gāja? Es jau teikšu, ka labi laikam gāja. Laikam jau labi gāja. Normāli, tik daudz, cik tā spēka ir. Tik arī brauc, es jau īstenībā centos bišķi piedomāt. Ja, ko es kā daru. Man ir garā iešūpošanās, tas ir katrā reizē. Jā, tā vairs nav tikai jaunībā, kad atvērās un varēja, tad es diezgan ilgi iešūpojos. Bet tā kā es iešūpojos, tad man iet labi, es varu tā diezgan vienmērīgi to ritmu turēt, tādu vienu vidē. Es arī apmēram tādā turēju, vai baigi nepārskrietos. Piegulās, ja apkrita kaut kur pa tām smiltīm, ja viss, bet tā es diezgan stabili, diezgan stabili gāja tas viss.
Smagi, jā, pareizi jau Fins teica, nu, bija smagi, saules te mums noklusēja, neatzinās, bet tas smilts. Klusē, Tā smilts bija. Nu, viņi nebija tā mūsu smilts. Viņi nav. Viņi pirmkārt bija, ja tev, kad Dievs nedod kāds priekšā aizvāk puteklis, ir tāds, ka tu neredzi priekšā brīžam. Nu, bija dažas reizes, kad es pat stājos malā. Jo tu tai puteklī, kad tu velc, tu varētu it kā vilkt aiz viņu. Nu, teorētiski tu vari vilkt, bet tu jau nevari pavilkt tikai tāpēc, ka šitie te mazie pampaķeļi, kas ir pa vidu, tu viņus neredzi, vienkārši neredzi viņus. Tu, kad tu iet iekšā, nu, tad ir pirmajiem diviem varbūt pāri, bet trešajā tu esi iekšā. Ja? Tad bija tāds, kur jāuzmanās. Tu varbūt pastāstīji, jā, tas ir tas, ko es sākumā pieminēju, ka tā ir Eiropas Dakāra, ja? Tad rallijs norisinās Polijā tieši tanku poligonā, ja? Tur lielākā daļa ātruma posmu tieši ir. Visi ir tanku poligonā. Jā, tie ir divi atsevišķi tanku poligoni. Viens ir Žaganā tanku poligons, un pēc tam tas maratona stage, viņš jau ir uztaisīts arī caur ciemiem pilsētiņām kaut kur, ja? Bet tāds forši velkams gabals līdz jau Dvarsko-Pomorskie jau viņš saucās. Un tas jau ir otrais poligons. Ja tā pirmajā vēl pat īstenībā bija tā, ka nu, tur bija diezgan brīvi, tur iekšā ārā tur pat diezgan brīvi varēja. Tad otrajā jau šitās te mums jau praktiski teica, ka vajag, jo pat busu dzinām iekšā. Man lika, es to uzlīmi lielo, ja pat nebija uzlīmējis, domāju, priekš kam, es mājā viņu kaut kā. Bet dabūju uzlīmēt virsū, mūsēs pat nelaida, ja tur jau bija nopietnāk, tur bija armijas tā kā daļa esoša. Un tas notika pa turienu, tur reāli tie tanku poligoni, nu kā tanks, tanks ir tanks, viņš kā mauc, nu tad tas, kas paliek tur, tas arī ir. Bet tās īstenībā nebija vienīgās arī grūtības. Tā pirmā diena, kas bija, pa ko Saules teica, tā izaicinošākā. Tur jau bija tā, mēs nobraucam. Ir ok, mocis, jā, mēs izbraucam. Bet aiz mums iet vispārēji, un pēc tam nāk smagie un visi. Un nākamajā dienā viņš jau noteikti turpat, tikai citos bišķīt virzienos. Jā. Un tie smagie sagāž šitā šķērsām tās rises, un tev tur ir jāmauc pāri, un tās daži laba, ja tu tur ietrāpi, tad ir tā. Bija, jā, tā smilts, un te pie putekļa, tas bija tāds, jā. Pastāst arī, dabūja traumu, jā? Jā, es notraumējos. Es īstenībā tur, kur Saulim stūri izbeidzās, es tur tikpat veiksmīgi, kā viņi pareizi nosauka pa backflip laikam, uztaisīs pilnu kūleni, viņi aplidoja riņķi to mocu, bet ar aizmuguri pa priekšu. Tā kā es redzēju, ka man ir zeme apakšā, tad man kaut kā pietika prāt to mocu nomest no sevis nost, ka viņš tā smuki nokrita un aizbrauc. Es tur tenteriski aizgāju, un tajā brīdī laikam es to kāju arī atsitu. Bet fina variants. Nejūtu pilnīgi, ja pieliec kājās ātri augšā, atkal tālāk. Un pēc tiem trim dopiem tajā dienā bija 3 ātruma posmi, un 4. jau bija nakts. Pēc tiem 3 domāju, jāiebrauc, jo man nebija eļļa, vajadzēja eļļu samainīt, vajadzēja filtrus izmazgāt. Domāju, saku apkop moci. Pa ceļiem baigais pārbrauciens, cik 50? Pārpa 50 kilometriem bija laikam līdz mūsu tai. Līdz tam bivokam. Iebraukšu mojkā, nomazgāt, skāpi no mocnos, es nevaru uzstutēties uz kājas vairāk, ka man jau ir diezgan slikti tā kreisā kāja. Nomazgāju mocu, aizbraucu, bet tā kā es jau biju bivokā, tā kā es jau sāku ģērties nost, es saprotu, ka man kāja nelocās, es viņu šitā, kā es tagad sēžu, tā viņi man varēja stāvēt. Ne uz turien, ne uz šeien, tāds tā kā, tizulmušu atsakot. Viss, tad bija arī tas moments, ka bija skaidrs, kad ir slikti. Ir slikti, jā. Tad vecums kaut kāds tomēr ir. Smadzeņi kaut kādu bišķi darbojās šad tad. Tad arī jau sapratu, ka viss slikti līdz vakaram vēl gaidīt uz to nakts dopu, bet tad jau jūt, ka vairs nebūs. Tad uz vienas kājas lēkādams vismaz salikt to gazgas kopā, ja palīdzēja puikām un puikas izskraidīja, dabūja tās detaļas, tas saskrūvējām vismaz tam Saulim uguņus salikām visu, Tā, lai viens no mums vismaz bliež tālāk, tad cik varēja no savas puses piedalījos. Vismaz tik daudz kā mehāniķis. Ja. Neforši. Bet piekdienas dienā, tad tā diena mums bija tāda. Mums bija atslodzes diena, saules gāza. Sekojām līdzi, lēkājām pa bivoku un beigās vienā brīdī pie bivoku jau, kamēr kaut ko ielīdz bija teltī, vajadzēja pašurāt aiziet. Vienkārši izlīst no telts, tā kāja nekustās. Un es vienkārši bija lietas nolīst, arī es vienkārši kāju pieraugu klāt. Noklakst, un es skatos, ka es varu kāju pakustināt. Un tad nesos pie organizatoriem, kur negribēja pielaist man atpakaļ. Vairāk jau teica, tu tāpat, bet tad visu mocu paņēmu, izbraukājos, izsildījos, aizbrauc. Puikas atteica, ne, davai gāži, tas jau galvenais kūdītājs bija, davai. Tad viņam sanāca labi.
paņēma, dabūja atpakaļ no Orgiem, aizbrauc līdz Orgiem, mocis 6 reizes pacēla pa lielu, no viens no otras puses. Un pielaida atpakaļ, iedeva šeit brauc dūlēs. Viņi grib. Nu, bija tas uzstādījums, man bija uzstādījums, vismaz finišēt, saprast, kas tur ir, redzēt, finišēt. Tad tu finišēji, jā? Es finišēju, jā. Man izdevās, man nebija tik trakā finam, vismaz, jā, es nobraucu. Kaut gan īstenībā ar sākumu es iesāku tajā dienā 61. Principā beigas bija aiz manī vēl 2 čaļi, kas startēja. Es nezinu, ko viņi bija nogrēkušies, jo es biju izlaidis 19 stundas, sanāk man iedevu sodos. Bet es nofinišēju 21. Tā kā es baigi apmierinās bija pēdējo to dobu, 90 km es biju beigās 21. palicis jau uzsities augšā. Tā kā nebija tik raki. Uzgriezt mēs īstenībā visi 3 varam vēl un vienkārši jāsagatavojas tam bišķi savādāk. Cik moči finišēja beigās? Ir informācija, nav, jā? 60 pāri vienalga bija finišā. 60 pāri, man liekas, ka kaut kāds 63 arī bija kopējais finišs. Man tā liekas, ka es nekļūdos. Tātad sausais atlikums jums ir 2 traumas nopietnas, 1 salauzts mocis. Jā, mocis, zin kā, tur jau, to tu nevari, tā ir tehnika. Protams, jā. Bet neskaitot to visu, varbūt ir vēl kaut kāda tāda lieta, ko jūs tā kā nebijāt iedomājušies, kas bija tāds visgrūtākais, ja, kam nebijāt gatavi? Es pa puikām. Rihard. Nē, man likās, būs interesanti, jo es bērnībā biju braucis ar vecākiem teltīs gulēt un tā. Mums kemperis nebija. Man bija sākumā doma braukt ar kemperi, bet nesanāca. Tās 10 dienas nogulēt teltīs, bet bija siltas dušas un visi bija apkārt ēšana, visi, tā kā es tās teltis vispār nejūtu. Tas man likās būs tāds interesants, bet tā pa močiem grūtākais. Es saku, vajadzēja būt pašam bišķiņ uzmanīgāk, un visi zina, kad nākamreiz būšu uzmanīgāks, būšu varbūt sagatavojies tehniski braukšanas kaut kādu un tā. Bet moča izvēle pareizā, tev liekas? Ja man būtu iespēja samainīt uz 450, tad es noteikti samainītu uz 450. Tomēr, jā? Noteikti, jā. Salvi, tev kaut kāds pārsteigums? Viss bija easy. 790. Adventures bija pareizā izvēle? Braukt var ar visu ko. Braukt var visu ko. Es jau te runāju. Top 10 var iebraukt arī 790. Protams, ja gribās, nezinu, kaut kāds top 3 un tā tālāk, tad būtu tiešām jāmaina kaut kāds 450 vai kaut kāds tāds tam līdzīgs mocīts. Ar to iespējams varētu top 3 iebraukt. Ar lielo, varbūt top. Atkarīgs arī kā pārējiem, protams, ja tur jau grūti prognozēt, jo tagad arī es skatījos pēc rezultātiem, tur kaut 3 dienām pirmajā vietā bija kaut kāds ar 250 vispār. Un tad viņš vienkārši pazuda. Es nezinu, kas viņam notikās. Es neesmu tur tā kā interesējies. Nezinu, trauma vai mocis vai kas neizturēja. Bet kaut kā tā, jā. Juri, kāds tev atziņas ir? Nē, jā, no teorijas viedokļa paskaties. Protams, 450, 350, viņi jau gāja pa spicē reāli endūrīši, jā, sakārtotie. Bet es laikam nemainītu. Man viņš patīk. Jā, viņš tāpat ir krietni, jā, viņš ir 40 kg rupi smagāks par tiem pašiem. Jā. Tik, cik es esmu vieglāks par Salvu, tik tie vieglāk vēl pa mani. Jā. Protams, ka tur ir garāks dakšs, tik ir garāk gājieni. Tur viņi bija baigi nopietni jūtami. Jā. Būtu noteikti, varētu noteikti savādāk rezultāti. Principā jau jāpiekrīt Salvim. Jā. Ko tu gribi? Ko tu gribi tur? Es nezinu, vai man dūlumu pietiktu vairs skriet pa to kaut kādu trīnieku mēģināt, bet pateikt, ka tu nebrauc ar nevar, tāpēc, ka, nevar. Taču, tas ir ego, tu griez vaļā, ja? Tāpat tik, cik tu vari tajā brīdī, vai cik tu tehniku vari, tehniku var turēt. Tāpat jau mēs īstenībā, es teiksim, uzskatu, ka varbūt Salvs vienīgais, ja Salvim, ja mocis būtu izturējis, viņš būtu tai top 10 noturējis, tā būtu baigā fīča. Man tur, teiksim, es tur tai vienā, pēc maratona stage es biju 17. Tas ir prieks brīdi, ja. Bet bija, tā kā, mēs īstenībā... Vienmēr ir nākamais gads, un par to mēs arī vēlāk parunāsim. Man ir vēl jautājums, teiksim, Salvi, vai kaut ko sagatavošanās posmā tu darīt savādāk? Gan tehnikai, gan varbūt pats fiziski?
Nu, pašam noteikti fiziski vajadzētu kaut ko nomest. Bet īstenībā nevarētu teikt, ka nezinu, izturība nav vai kaut kas tāds, jo tieši pretēji, tad, kad bija tie garie dopi, tad tie maziņie sākumā aizskrēja, un beigās tu viņus dzen garām ar lielo mocu, viņiem nav izturības. Jā, Tā kā taisnība, un tas maratons teiks, nu jā, tas tur bija tāds slikts, jo tur bija 20 km, tad beigā pauze, 40 km, un tur tie maziņie, nu tā kā parādīja, ko viņi var. Bet tur, kur iet jau virs 100, tur viņi vairs nespēja parādīt. Tā kā īstenībā tā kā no fiziskā pat īsti nē, bet, nu, protams, ka vieglāk pašam būtu, jo tur būtu, protams, mazāka masa un tā tālāk. Varbūt vienkārši tiem močīšiem nav ērtāk sēri, kad viņi to satak nevar nosēdēt. Tev ir ritīgi ērtais mocis un... Kā vēl viens jau bija tomēr Jā, ieliek kruīzā un brauc. Jā, tas, ko es sadzirdu no jums, kad visticamāk šis gads nebija pirmais un pēdējais, ja, bet kādu plānu uz nākamo gadu brauksiet atkal? Juri? Braukšā. Ja būs variants, ja kaut kas Dievs nedod, nenotiek, sazina kas, nu, noteikti braukšu. Nu, šitais pavilka tā, ka tas ir tāds pa vidu visu, kas ir jāizbauda. Nu, tomēr gadi iet uz priekšu, apakaļ viņi neiet. Kad vēl tā varēs, kamēr tā iespēja kaut kāda pastāv, tikmēr noteikti jau, ka braukšu. Tas ir. Salvi, tu brauksi? 50-50. Kāpēc? Jā, tiek pāri ieberzienam. Sanāca varbūt 2 reizes dārgāks pasākums nekā kolēģiem šeit. Dēļ moču tehniskajām problēmām, es saprotu, jā? Jā. Tas koži. Varbūt ir jāstrādā, lai varētu piesaistīt finansējumu kādu. Rihard, ko tu saki? Nu, es jau pie tā strādāju. Nē. Tas tā, bet es noteikti braukšu. Nu, tagad tā var teikt, ka es noteikti braukšu. Protams, jāstāsta, kā būs. Protams, ir jārēķinās arī ģimeni un vispārējo, bet man mērķis palika neizpildīts. Man gribas finišēt. Šoreiz varbūt tās uz nākamo gadu gribētos jau kaut kāds mērķis uzstādīt pa vietām. Bet tagad es gribētu teikt, jā, ka es braukšu. Un ir kaut kādas idejas par vēl kādu starptautisko ralliju? Un protams, kad Dakar, kurā gadā? Nē, nu, man ir vēl interesants tas Dinārika rallijs, kas jau, kad mēs braucām uz Poliju, džekiem teicu. Es biju rēķinājis, ka viņš būs šogad tādā pašā laikā kā pagājušajā gadā, uz kuru es nevaru tikt tādās datumos, bet izrādās viņš tagad septembrī, kas ir it kā labi datumi, bet varbūt bišķiņi pa vēlu, lai tagad tiešām tā sagatavotos tam visam. Nu, nākamgad gribētos tos 2 tādus rallijas izbraukt, bet viss ir, protams, atkarīgs finansēs, jo tas tomēr nav lēts pasākums un tur ir tā kā vajag visu to sagatavoties. Par Dakaru neatbildēju. Tev ir iespēja, zin kā, apņemšanās pateiks video, ja, un būs mērķis. Nē, nu Dakarā, ja īstā loza izkrīt loterijā, tad noteikti var, bet tā, lai tiešām brauktu, tāpēc, ka tur, es nezinu, tur tiešām ļoti liels izmaksas ir. Ļoti liels izmaksas. Tā kā visdrīzāk šī dzīvē, nē. Bet, nekad nevar zināt. Salvi, kā tev plāni par lielajiem rallijiem ir? Būs sponsori kaut vai nākamgad. Esmu gatavs. Viss atdurās, finansēs. Juri? Laikam jau tieši tas pats. Jo mēs te jau nepateikšu. Tas finansējums, jā. Īstenībā tā, ka privāti ir, tas ir smagi. Tas ir smagi, Tomēr tas naudas summas salasās tāpat. Jo tu augstāk kāp, jo tev to tehniku vajag augstāku. Tomēr vajag. Un viss tā sagatavošanās tad notiek savādāk. Un tas viss baigi maksā. Protams, ka cik stulbam būtu jābūt pateikt, ka nē. Noteikti, ka jā, un tikai par. Bet tas viss ir atkarīgs no tā, cik būs spējas pavilkt. Vienreiz gadā var mēģināt, tā, ja tev kaut kas nepieviļ, tur tehnika jau tā kā savu variants ir nenotiek, kaut kas Dievs nedod, tad tu jāpiesīt pie koka. Tad ir ok, tad varbūt arī var vilkt, bet ja tev vēl papildus kaut kas ienākas no izdevumiem, plusā,
kas tev tāds iesit uzreiz, tad no tā ir diezgan grūti attapties. Tā kā prognozēt to rītdienu nevar, bet doma ir, protams, ka jā. Tas ir. Bet varbūt, lai nesabaidītu klausītājs par Salvi, droši vien var nokomentēt, ka tā moča problēma gan jau būtu izlīdījusi jebkurā gadījumā, vai ne? Un teiksim, ja brauc bariņā, es saprotu arī, tās izmaksas jums izdevās stipri samazināt, vai ne? Un arī, piemēram, Juris ir līdz, kas ir tehniski baigi spēcīgs, ja? Un teiksim, kas ir tie ieteikumi, varbūt, lai nākamgad vēl kādu braucēju dabūt līdz no Latvijas? Es domāju, ka tur, tā kā mēs jau sākumā teicām, ir forši, kad tu vari pieteikties un iemaksāt to early bird ticket, tur samaksāt to pirmo daļu, kaut kāds tos 500 eiro, un tad tev ir pusgads gandrīz vai, lai piemaksātu vēl klāt, un tas ir forši. Un te pašā laikā arī par to pusgadu tu vari sagatavot visādas mazas lietiņas mocim. Tādā ziņā beigās es personīgi nejūtu to summu, tad, kad tu aizbrauc uz vietas, tu nejūtu to. Man tā personīgi bija, bet, jā, tā kā es domāju, kurš piedalās mūsu Latvijas rallijos, es domāju, jebkurš var to arī izdarīt, un tas būtu arī tikai foršāk, ja braukt vairāk. Es pilnībā iedomājos to visu pasākumu tusiņu tādu, ka ir nobrauc vairākas kompānijas, tur vienas būs, tur campsite sataisīt, tur pēc tam ar gaļiņu uzcept parunāt par moču lietām. Tā forša lieta. Ne tikai rallijas, bet tāds arī festivāls. Es arī iedomājos, jo tur bija arī cilvēki, kas brauc ar kemperiem, ar ģimenēm līdzi, ar bērniem, maziem bērniem, mazie krosmocīši līdzi, tur kvadriņi līdzi un braukājās un tā tālāk pavada laiku. Var uztaisīt arī ļoti labu ģimenes pasākumu. Protams, ja ir sievām, kas tas interesē, ir jau sievas, kam tā skaņa un putekļi ir kaut kas traks, jā. Bet noteikti ir ģimenes, kam tas viss ir arī tāds labi atpūta varētu būt. Un, ja drīkst pielikt klāt pie tā, ko Fins teica, tad īstenībā ir baigi svarīgi, lai kempingā sieva līdz, nezinu, kas no džekiem ir līdz kaut kas tomēr kaut kādu to sīkumus, kamēr tu brauc vai vēl kaut ko. Jo tad sanāk tā, ka mēs esam otri visi trīs gāžam. Mēs atbraucam, Finam tas plec jau bija. Viņš nabaks cik vārtīgi viņš darīja. Bet principā tas, ko mums nebūtu jādara, ja, to brīdi, ko var atpūsties, jo bija arī smagie brīži, ja, kad tev tiešām gribās atpūsties, tu jau nevari. Tu skrūvēji moci, tu mazgā filtrus, tu ņemies, ja, tu to dari, tu šito dari. Visu laiku ir šitais te, Viņam prasījās, lai pamasēm uguriņu. Citas vēlams izklausās. Jā, Frīds visu laiku atteicās. Bet, Rihard, tad es dzirdu no tevīm arī, neskatoties uz to, ka tu baigi ātri satraumējies, tu tāpat esi, tā kā baigi apmierināts ar to, ka pieteicies, piedalījies, ja? Es izbaudīju pasākumu uz 100%. Jā. Es tur mēģināju sapazīties ar visādām komandām, tur cilvēkiem savus pieredzes stāsts, tur cilvēki, kas tur 5 gadus brauc un ir rallijā, un interesanti bija vienkārši tā visa komuna bija ļoti draudzīga, izpalīdzīga, saka, tāpat tās visas skrūvas varēja dabūt no citiem močiem, protams, jau dienas jau uz rallija beigām, kur jau daudz ir notraumējušies vai moču neizturējuši. Viens tur meklēja sajūgu, otram vajag tur to, trešam to. Bija izpalīdzīgi cilvēki, tas man mēs ļoti pat patīk. Izlīdzējām šitiem te offroadistiem, bezceļniekiem, dubļniekiem, ja, Džeki tur staigā. Eļas viņiem tur pietrūkstās, man tur busā. Es biju salasījis, ka kaut kādas vajadzīgās nevajadzēja 10 vēviņiem. Vajag nočinā, kas mums ir dakšēļi. Jā, viņiem tur vajag. Kas man kāniņas līdz aiziet, tiem izlīdz. Ja. Tad Fina mocis izglāba reāli tas, ka Džekam bija izpūst galvas blīvu. Tam husim. Viņš saka, es tev pēc tam uzlikšu atpakaļ to visu. Es aizgāju, noņēmu nost, tā atstāju, salika, aizgājām, uzlikām šitam, nobraucām. Un es sestdien, kā pabeidzām tā es uzreiz noņēmu nost, saliku Finu mocu, lai viņš ir normāli, vai tur var braukt ar viņu puslīdz un aizstiep apakaļ, salika apakaļ. Nebija tādu kaut kādu, ja. Tie atnāca pie mums, pasēdēja, tur parunāties, mēs aizējām pie viņiem. Tādā ziņā bija tiešām, ka forši draudzīgi bija un... Ar to ir rallija, jā, tādi zinām, jā, ka tur nevis tāda konkurence savstarpēji, vai ne, bet tur jā, ir viss viens. Jā, ārpus distances jau tur jau es nebiju tur tāda. Salvi, ko tu iesaki? Jābrauc ir? Vienkārši jābrauc, jā, tur jau. Dzīvo jau vienreiz galā.
jebkurš, kas brauc te Latvijā, var braukt uz turieni. Tik drusku naudu jāpiekrāj un viss. Jā, ja to laicīgi sāk darīt, vai ne, tad arī finansiāli tas ir pavēlkams. Jo tāpatās tur jau, protams, ir tā spīce, kas tur iet tur pa vietām, bet ir arī tādi, kas tiešām uztaisa sev kā challenge, nobraukt, piedzīvot to visu, vai ne? Un, man liekas, Dakar rallijā lielajā ir līdzīgi. Nu, labi, tur varbūt arī ir, kas māk jau braukt, bet arī ir cilvēki, kas ir viņiem kā challenge finišēt tik līdz tam Dakaram. Tā kā, tas ir pa lielam, jo Dakar rallijas pats par sevi jau bija vairāk par to, kurš spēja nobraukt vispār to distanci. Nevis uzreiz, kurš tur būs pirmais. Cīņa ar sevi, jā, cīņa ko ar tu sevi, vari, tā ko kā- tu nevari, tu vari izturēt, nevar izturēt. Tas mindsets, ko tu sev galvā iestāsti, ko tu gribi ar to visu panākt. Juri, ko tu vari pateikt tiem, kas šaubās, vai vajag braukt vai nevajag? Nešaubīties. Kā, kad cilvēks pienāk jau tuvu, tā kā es tuvu 50, tagad tu saproti, ka tev pēdējais brīdis, tad es to asti vēl ķeru. Tagad kaut kādas iespējas varbūt ir parādījušās tam, lai varētu. Tad es viņu ķeru un ķeršu noteikti, es viņu pie malas nemetīšu, jo tas ir tomēr tāds, ja patīk, protams, es jau nesaku, kam tur tas tā tikai, bet ja patīk, tad tas patīk, un noteikti, ka tas nepatikšanā tas neaizies no tā visa. Tas ir tikai tāds uzkurinošais, tas tāds uzmundrinošais. Vismaz tā motosabiedrība mūsējā, kas mēs esam tās grupas, te tomēr čaļi ir, un īstenībā viņi labi griež, dažs labs, pamatīgi pasties uz savu, ja viņš ir lielo motociklu, viņam tos mazos tur cēr pārā. Pietiek iekšs vēl, un ir dots no dabas tas viss, tad tas ir jādara vienkārši. Ja nedarīs, jau nekas nebūs. Tā kā noteikti ieteikt paprovēt, ja šaubies, pamēģini, kas tev tur? Nezinu. Neaizbrauc 2 reizes uz Turciju, un tā nauda tev ir. Es neskraidu pa kurortiem. Man pietika. Uz nākošo gadu droši vien tieši tas pats. Ko sieva par to teiks, bet tas ir cits jautājums. Bet es šitai jautājumā viņas domas neprasa. Bet viņi man atbalsta. Katrā gadījumā ģimenes atbalsts ir īstenībā baigi svarīgs. Ja tā godīgi. Tas ir baigi svarīgs, ja tev ģimenē sāks ēst pa kaut ko šitādu, tad no tā nekas labs nesanāks. Un, ja ir ģimenes atbalsts, kāds man ir, tad viņš ir. Ja, no darba puses man arī ir atbalsts tādā ziņā, ka vismaz tehniski, man bija darbnīca. Man bija reāli darbnīca. Tā darbnīca, kā es braucu uz darbu, viņa bija. Un īstenībā tas glāba. Štrumi bija praktiski visi iespējamie, kas ir vajadzīgi. Tādā ziņā, ja, ka tas ir daudz. Ja, tas nemaz nav maz. Tā kā atbalsts ir ļoti svarīgs. Un galvenais, lai viņš ir vismaz kaut kāds no visām pusēm. Tad noteikti to var darīt. Un tas jādara. Vismaz, tā kā es kaut ko varbūt kādā brīdī pat pašaubījos, tad tagad es taču vairs nešaubos. Tu, Juri, pieskāries tādai svarīgai tēmai, par atbalstu. Varbūt tu vēl kādam gribi pateikt paldies. Noteikti savai darbvietai. Ja, it kā tāds baigais sīkums kā transports. Kas tā ir par darbieti? Es HCT strādāju, HCT automotīvu. Ja, es strādāju uz celtņiem. Es neesmu, teiksim, uz vietas, tur ar puikām uz vietas un pie veikala, bet man ir priekšniecība. Paši motobraucēji lieli bijuši, un ilgos. Tā viņi tā tehniski nodrošināja, Es varētu teikt, ka jā, viņi mūs visus nodrošināja. Reāli ar tehniku, ar instrumentiem mēs bijām nodrošināti, un tas jau ir. Tas ir. Protams, ka veikals motosports, jā. Veikals motosports. Bensons, jā, ar gazgasiņu. Tur puikas nāca pretī, visi tādi vai mazāk pazīstami ir, jā. Tas pats Dekalaps, jā. Lauvai šausmīgais paldies. Viņa man mocīja pēdējās dienās, es nezinu, man nekad dzīvē Dekalaps tik zibenīgi nebija taisījis nakļienes un vēl aizvēja Džeks salīmē. Tādas lietas, jā. Tur baigi palūdzu pateic, ka tāds pasākums, ka mēs tagad taisamies, tad īstenībā tā kustība, tā atsaucība bija cik paprasīta, tik viņi praktiski arī, man neviens neatteica. Es nevarētu pateikt, kā atteica. Varbūt pa maz prasīja. varbūt vajag vairāk. Protams, ja kāds varētu finansiāli kaut ko jāsev reklāmu, es esam mieru viņu reklāmā staigāt 2 dēļ, tikai ļauj braukt. Tādā ziņā tas ir ļoti labi, ka šis bija pirmais gads. Aizbraucāt, sapratāt, kas tas ir, ja, kad tiešām tas pasākums ir ļoti labs, nopietns.
Un nākamgad tad var iet vēl kādu, sarunāt, varbūt var vēl kādu atbalstu saņemt, jā, un tās iespējas, teiksim, pēc tam, pateikt paldies ir diezgan lielas, jā, tiem cilvēkiem, kas atbalsta, jā, Salvi. Vai tu kādam gribi pateikt paldies? Paldies Rītim par piekabi. Paldies Raivim Bensonam par rezervas planšeti. Tā arī neizturēja Breslavu. Tā kā, jā. Nevis Breslau, bet tev braukšana, jā? Breslavu. Viņa Būvis nāk vaļā un planšetēm ar stikliņu vaļā. Man teta Salvima planšeta. Bet tādu atvērušos planšetu es vēl nebiju redzējis. Jā. Rihard, kas tev palīdzēja? Jā, tur jau pieminēja Raivu Bensonu, Gazgas Latviju, Motomāniju, tas laikam viens tas pats. Ģimenei paldies, ka atbalstīja par to, ka, tā teikt, ļauj aizbraukt uz turieni un būt 10 dienas prom no mājām. Un vispār apkārtējiem, jā, kas tā kā atbalsta vispār visu to ralliju Latvijā, jo, ja nebūtu šāds rallijas Latvijā, tad arī noteikti mēs neko nezinātu par ralliju Breslau. Tā kā ir ļoti svarīgi, man liekas, kad cilvēki cenšas Latvijā to līmeni kaut kā turēt un celt augšā un taisīt tos pasākumus, tāpat Igauņu džeki. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un, ja mēs visi viens otru visu laiku šādi taisīsim pasākumus, liksim konkurenci savā starpā, tad mums tas līmenis tikai augs. Tad ir tikai laika jautājums, kad mēs Latvijā uztaisīsim varbūt tās kaut ko varbūt tik līdzīgu kā Polijā. Jo tas būtu arī forši. Es domāju, ka mums platība atļauj un tās meža takas un tie paši armijas poligoni arī ir pietiekami jaudīgi. Tā kā, jā. Jā, no savas puses arī var pateikt, jā, ka noteikti jāpiedalās, jābrauc. Mēs rallija komunā cītīgi sekojām līdzi, kā jums gāja. Viennozīmīgi tas bija daudz interesantāk nekā Dakāras rallijam sekot līdzi. Jā, tā kā paldies jums, jā, un tiekamies tad nākamgad.